Bieži klienti prasa, kādu sāli izvēlēties. Ir dārgais sāls, ir lētais sāls. Kādas būtu tās lielākās atšķirības? Tad lētais sāls vairāk šķīst, tas ir pirmā atšķirība. Un otrā atšķirība viņam ir tā, ka ļoti bieži, kad mēs beram sāli, tīpaši mēs beram viņu pa virsmu jau esošai sālī, sāls nevis šķīstīs, bet pārvēršas tādā putrā, kura pēc tam, protams, nedod reģenerācijas laikā kvalitatīvi izpildīt sāls iesūkšanas funkciju un filtrējuša materiālu uzlādi. Tāpēc es vienmēr rekomendēju cilvēkiem tā. Negribat sekot līdz filtram, izvēlamies dārgo sāli. Piemēram, Broks augstākās kvalitātes sāli. Ja jūs sekojat līdzi filtram, tad, protams, varat lietot jebkuru sāli. Tikai šī gadījumā būs tā lielākā atšķirība, ka lēto sāli jūs ieberat vienu maisu un nākamo berat tikai, kad viņi izšķīdīs un mēs redzēsim, ka apakšā nav kāda putras, tad dārgo sāli jūs varat bērt cik gribat, kad gribat, nepievēršot uzmanību sāles tvertnēm.